Laipni lūdzam drošas ziemas garāžā. Šeit mašīnas tiek postas ziemai, jo kam auto gatavs, to ziema nebaida. Sāksim ar svarīgāko. Ripuļiem. Tiem šogad pavisam jauni likumi. Nekas grūts jau nav. No 1. decembra varēs braukt tikai ar riepām, uz kurām ir kalns un sniegpārsliņa. Atceramies, kad krīt sniegpārsliņas. Mēs varam laist uz kalniņu. Tāpat ir ar autoriepām. Šīs bildītes iegaumējiet, jo tikai tās ir testu izturējušas un var braukt tad, kad lauskis uzdarbojas. Lai ziemā braukšana būtu droša un sagādā ziemas priekus, tad svarīgi ir pārbaudīt slotiņas. Veči gan saka, ka pirms ziemas vajagot likt jaunas, bet tu paskaties savējās, vai tās nav sasprēgājušas, kā ledus uz peļķēm vai neatstāja švīkas. Tad laiks citām, un zini, ziemā slotiņām jāstrādā dubultā. Ziema viņas netaupa. Ziemā skaties, lai auto acis nav nogurušas. Svarīgi, lai tās baigi nelūr zemē, jo tad tu mazāk redzēsi. Un lai spoži spīd kā saulīte augstā ziemas dienā. Ja jūti, ka tā nav, tad dodies pie meistara un atceries, ziema mīl tīrību. Jo ziema ir balta, tāpēc regulāri tīri lukturus, jo ziema mīl arī drošību. Es neesmu sala tēvs, bet šeit ir ziņa no mana čoma Salaveča. Tie, kuri nesakārtos savus autiņus ziemai, tie būs žagari. Un tie varēs braukt ar slēpēm un ragutiņām. Kam auto gatavs, to ziema nebaida.